19. starptautiskajā izglītības izstādē Skola 2013 Jelgavas amatu vidusskola piedāvāja plašu darba tirgū pieprasītu profesiju klāstu. Šogad esam sagatavojuši 2 jaunas programmas. Tie ir modisti, tie ir visāžisti, kuri Jelgavas amatu vidusskolā varēs apgūt šo specialitāti. Unikālā iespēja, ko Jelgavas amatu vidusskola piedāvā, protams, ir UNESCO skola. Skola, kura ir ilgspējīga, kuras visas specialitātes ir renovētās telpās, kuras visas specialitātes ir apgādātas ar jaunajām un unikālajām tehnoloģijām. Īpaši man gribētos uzsvērt maizniecību, pavāru mākslu un metāla apstrādi. Un katrā ziņā mūsu jaukie sadarbības partneri. Tā ir Francijas Santa Dimona profesionālā vidusskola un apvadu mācību centrs metāla apstrādē, Santa Dimona skola viesmīlība un pavāru māksla, maizniecība, Komo profesionālā vidusskola pavāru māksla, frizieru māksla, Eiropa 3000 prakses organizācijas, pie Gardas ezera, Lombardijas reģions, Venēcija. Tās ir apmēram 30-40 prakses vietas katru gadu vasarā Itālijā. Skolā ir arī aktīva sabiedriskā dzīve. Ir ansamblis, ir koris, ir sporta plašs piedāvājums šeit Jelgavas amatu vidusskolā. Mēs esam profesionālo izglītības iestāžu AMI sporta kluba biedri. Tas nozīmē, ka vismaz vienu reizi nedēļu mēs izbraucam ārpus pilsētas, startējam kādām no sacensībām un, protams, gūstam parasti labus rezultātus. Biblioteka ir atvērta, katram ir pieejams internets Jelgavas amatu vidusskola audzēkņiem. Ir 2 ļoti labi iekārtotas PRF līdzekļiem mācību klases datoru izglītībai. Ir Mastergams, ir Solidage, ir AutoCAD. Audzēkņiem ar labām sekmēm ir iespējams saņemt gan pašvaldības, gan arī Eiropas maksātu stipendiju.